Biedrība Klubs Verte šogad īsteno projektu Es zinu, es varu, es daru. Projekta mērķis aktivizēt cilvēkus ar invaliditāti, lai viņi kļūtu pēc iespējas aktīvāki un zinošāki. Projekta laikā dosim padomus par dažādiem palīglīdzekļiem un citām lietām, kas var pilnveidot cilvēku ar invaliditāti ikdienu. Šoreiz par to, kā saglabāt veselību sēžot riteņkrēslā. Lai gan būtu vēlams staigāt, tomēr nav tāda iespēja, tad ir jāsēž un patiesībā arī ikdienā sanāk ļoti daudz sēdēt, un tas ir ilgi. Tad, attiecīgi, kā būtu tas jāņem vērā, plānojot to ratiņkrēslu lietošanu? Sēdēšana ir diezgan liela problēma, kas saistas ar vairākiem riskiem. Tie var būt pirmkārt jau lielākais procentāli tie ir izgulējumi, kas ir ļoti nepatīkami, lēni dzīst. Kā nākamais var veidoties dažādi zarnu trakta darbības traucējumi, kaut vai aizcietējumi, ja mēs tā vienkārši apskatāmies. Un, protams, arī liela slode mugurkaulai kā tādam un muguras muskultūrai. Ja muskultūra ir vāja, tad attiecīgi jau tas var novest pie muguras deformācijām dažādām. Un ko darīt, kā no tā izvairīties? Varbūt sāksim ar to primāro, kas skaits izgulējumi. Tad ir jāņem vērā tas, ko pieminēju jau iepriekš. Kad kājas pirmkārt jābūt vienai no otras nost ceļu daļā, viņas nevar satikties šajās vietās, kur pieskaroties var just kaulu, ja mēs skatāmies no ceļgala mazliet uz iekšpusi. Tieši tas pats attiecas potīti. Tikpat svarīgi ir arī izvēlēties piemērot apģērbu, ja ilgstoši būs jāsēž ratiņkrēslā. Lai apģērbs nav sviedrējošs un lai tas nav varbūt bieži džinsaudums, kas veido krokas. Jo gluži vienkārši uzsēžoties šīs te krokas, tā ilgstoši rīvē sādu, no sākuma var izveidoties apsērtums, bet ja tas ir 7 vai vairāk stundas dažādu apstākļu iedarbībā, tad jau tas var arī veicināt šo izgulējumu veidošanos. Vislabākais, ko darīt, ja nākas ilgstoši sēdēt, ir mainīt ratiņkrēslā pozu. Tas būtu varbūt kādā brīdī mazliet uz viena sāna, savādāk uz audiem spiediens būtu izlīdzināts. Vai arī uz rokām atbalstīties. Jūsu gadījumā tas gan nebūs iespējams, bet, kā jau teicu, šiem lieliem masīviem ratiņkrēsliem, viņiem ir roku balsti diezgan augsti un stabili. Uz viņiem var piepacelties, mazliet pacelt sēžas daļu un mazliet pastāvēt. Šādā veidā paturēt sevi virs, lai šie audi mazliet atpūstos. Un, protams, ir variants, kas attiecas uz palīglīdzekļiem tehniskajiem. Tas ir šis te pretizgulējums pilvens. Jūsu gadījumā tur iekšā, es domāju, jūs varat būt kā eksperts un pastāstīt, kas jums ir iekšā viņā? Es pat nezinu, kā to pareizi sauc. Tas tie ir tās kaut kāds želēja. Gēls? Jā, gēls un gaiss. Jo sākotnēji sēdēja patiesībā uz tāda ļoti praktiska varianta. Tas bija līnsēklu tāds spilventiņš. Paštaisīts, bet jo ilgāk sēž un jo ilgākus gadus ir ratiņkrēslā, jo tomēr vajag vairāk piedomāt. Jā. Tieši tā. Un gēls ir salīdzinoši labs risinājums. Jā, gēls plus gaiss ir varianti, ka tas ir paralons, bet atgriežamies pie tās sviedrēšanas, kad tas nav vēlamākais, ko tad arī iegūt.